Ja mums valstī šobrīd jau ir -2 miljardi, mums vajag 100 miljonu aizsardzībai, vēl nevar zināt, vai procentu maksājumi nekļūs atkal dārgāk, ja? Tad jautājums ir, vai jūs vienkārši pārliksiet saskaitāmos tais pilotu ministrijās un smukāk aprakstīsiet, kāpēc jums vajag tikpat daudz prēmijas, balvas, štatus, telpas, mašīnas, IT sistēmas, vai arī tas mērķis kaut ko samazina. Tikai vienkārši jautājums. Kas ir mērķis? Jo pamatot var visu. Es te varu pamatot, kāpēc man zeltu visu apzeltīt vajag. Nav problēmas. Mums būs primārais mērķis nodrošināt primāri valsts aizsardzības funkciju un nepieciešamiem finanšu resursiem. Un iziet no šī mēs strādāsim, lai samazinātu publiskā sektora izmaksas, un tas varētu arī notikt maksimāli ātrā tempā. Mēs runājam ar šo te pasākumu, ka rezultāti būs tur 8., 9., 10. gads kaut kā tā. Ja? Tas neatbild uz jautājumu, ka mums vajag tagad atrast naudu aizsardzībai jau nākamā gada budžetā. Ja? Un tas ir tas, par ko ir jārunā. Īsti nav tas gala pēdējais solis pateikt, jā, mēs to darām, politiska apņemšanās. Jautājums, kas traucē, jāsaprot. Vai ir pārliecība, ka to nevar atrast? Vai ir citas bailes, tāpēc, ka nāk vienas vēlēšanas nākošās, varbūt liekas, ka tie būs nepopulāri lēmumi, ko mēs nedomājam, ka... Vai arī jūs tajā memorandā kaut ko aplam esat uzrakstījuši vienkārši un jāpierediģē? Var variants. Vai ne? Liekat priekšā, ja tā.